Aleksandra Hāna draiskā komēdija Jāņu nakts ar iespaidīgu pasaules un pašmāju aktieru ansamblī ir veidota no vairākiem stāstiem par ārzemnieku piedzīvojumiem Latvijā gada īsākajā un trakuma pilnajā naktī, Jāņu naktī. Degoši šķūnīši, uzmācīgas meitenes, apbruņotas lēdijas, kanibāliski policisti, notriekti ķenguri, tā nav ne puse no raibajiem notikumiem, kas ik gadu notiek mūsu dzimtajā zemē. Jāņu nakts ir komēdija ar diezgan krietnu absurda piestienu un kā tāda, manuprāt, tā diezgan izdevusies. Pēc lielākais pārmetums šajā filmā ir tas, ka tā ir pārlieku manā izpratnē rosolīga. Tur ir samests par daudz, varbūt sižeta līnija, par daudz varoņu, un dažas no tām varbūt tā kā drusku izšķākst. Ļoti pozitīva filma, tiešām. Tāda viegli skatāma. Tur it kā notiek arī tādas šausmīgas lietas, ko es pēc tam padomāju dzīvē, ja notikt traģēdija, bet tur tas nebija tā parādīts. Tur varēja smieties par to, ka cilvēks tur, piemēram, aizdegās. Tas it kā nav smieklīgi, bet tāpat laikā tas ir tik viegli parādīts un visas tās filmas garumā tie visi jociņi tādi. Tik vienkārši un primitīvi latviešu tie svētki arī nav, kā, teiksim, brīžiem likās, jo tikai ēst un dzert un pateikt, kad mīlējieties, lūdzu, ar prezervatīviem. Tas ir viss no svētkiem. Tur bija gan tautiskas dējas. Mūsdienās vai cilvēki taisa klasiski, ar visām dziedāšanām, vai arī tad normāli dīseni uzrīko, vai ne? Šajā gadījumā ne šīs, ne tas. Tā nav dokumentāla filma par latviešiem vai dokumentāla filma par to, kā ārzemnieki pavada šeit Jāņu nakti. Tā ir komēdija ar absurdu elementiem. Aktieri man ļoti patika. Tīpaši es biju ļoti pārsteigts par vācu aktiera Moretti, kur es biju pieredzējis redzēt kā rekša saimnieku, un ka viņš tāda latviešu filmā. Un vēl man ļoti patika tas, kad es pat redzēju daudz sev pazīstams cilvēks šajā filmā, ko es nezināju, ka viņi ir uzņēmušies tajā filmā. Tas man bija tāds liels pārsteigums. Sākot Pita Andersonu, kurus pazīst, un tā, brīžiem kaut kas interesants parādās. Kad ieraugu pazīstams aktierus, tas uzreiz liekas tā latviešiem tā līmenī, tā forši. Un ir tādi cilvēki, kuriem liekas, latviešu filmu, ko tur iet, šoreiz tā nav. Tiešām ir to vērts aiziet uz šo filmu. Es domāju, ka tā filma izceļas uz latviešu filmu fonu tieši ar to humoru izjūtu. Filma ir tusiņš, vienmēr sakot, tīrs tusiņš, un nekas arī briesmīgs tur nenotiek. Tā pa īstam. Ja grib atpūsties un negrib ne par ko satraukties, tā filma vienkārši ideāli, ko paskatīties. Ai, Pēteris! Oskars. Līgo. What watch? Watch? To watch. Such much. Everybody speaks English in Latvia now. Es lieku 3,5 acis. Es liktu 4,5. Es dodu 5 acis. Jāņu nakts ir filma, kuru kuluāros, vismaz šeit Latvijā, mēdz saukt par eiro pudiņu. Viss, protams, atkarīgs no tā, vai šis ēdiens ir garšīgs vai negaršīgs. Man jāsaka, ka es viņu apēdu ar garšu, kaut arī redzu šīs filmas trūkumus. Un patiesībā man liekas, ka šis ir izaicinājums, kurš ir jāpieņem ne tikai kritiķiem, bet galvenokārt auditorijai. Vai latvieši, kuri ir izslavēti ar melnā humora sapratni un brīnišķīgu izpratni par amerikāņu situāciju komēdijām, vai viņi ir gatavi vispār šo schēmu attiecināt paši uz sevi? Gundars Āboliņš ir spožākais šajā zvaigžņu buķetē nenoliedzami, neskatoties uz Eiropas līmeņa uzvārdiem un sejām, ko jūs ieraudzīsiet filmā. Es lieku filmai 4 acis. Mēnesis pēc filmas Jāņu nakts pirmizrādes Vīnē, mēnesis pirms Ziemassvētkiem, gandrīz līgonāks gaisotnē tika svinēta Aleksandra Hāna filmas pirmizrāde Rīgā. Jūs būsiet sagrāvis visus mītus par to, kas ir Jāņu nakts, kas tajā jādara.
Nezinu. Es domāju, ka neko neesmu sagrāvis. Mīts par Jāņu nakti tagad izskanēs visā pasaulē. Tā filma nav vispār, viņa nav par Jāņu nakti, bet par cilvēkiem, kur likteņi vienkārši tas likteņu pokers sakrīt tā, ka tas viss notiek tajā naktī. Jāņi vispār tas ir ārkārtas stāvoklis valstī apmēram 4-5 dienas. Kā mēs zinām, saules aptumsums, visi svin, viss nenotiek normāli. Tā ir. Ko tu kā aktieris esi ieguvis ar šo projektu? Es tā kā viss konkursā. Daudz draugu. No vissīkākā laukuma asistenta līdz lielām zvaigznēm kā Tobijas Moretti, Marija Demederos vai Dominiks Piņons. Kas tev palika? Man visvairāk palika tas, laikam, ka tā ir pirmā filma, kur es dziedāju. Un tās 4 dziesmas, kas man bija jāsagatavo ļoti īsā laikā, tas bija ļoti liels pārbaudījums. Viena dziesma bija pat igauņu valodā. Bet man liekas, ka filmā viņas nav. Gan jau kaut kas ir. Mēs jau ar Aleksandru runājam, ka viņš nākošā filmā ieliks to. Vai jums likās asprātīgs epizods šajā? Tam Aleksandram ievēroja to, ka viņš nedzīvo Latvijā. Viņš pamana tās lietas, ko mēs paši nepamanām. Un man liekas, ka tās ir svaigas lietas, arī tekstā un kalamburu visu, un tie kaut kā ļoti atsvaizina ar šo filmu. Un es domāju, ka neskatoties uz to, ka šajā filmā bija kā tāda nepārāk laba slava, vai ne, viņi ir labāk nekā es domāju. Smējos par tur, kur bija policistiem deva piečuku, un daudzas vietas īstenībā. Man bija prieks, ka smējās tajā vietā, kur es biju. Vai tētis zināja, cik pikanta loma būs jāspēlē? Es pat nenojautu. Man jau neļauj neko nestāstīt. Man pašai arī pateica tikai tajā dienā. Filma ir ļoti viegla, ļoti tāda, ļoti asprātīga, ļoti niansēta, ļoti kaleidoskopiska, ļoti dinamiska. Jā. Es ļoti labi pavadīju laiku un iesaku absolūti visiem. Vai jūs tomēr mazliet baidāties no latviešu skatītājiem? Не, не волнуюсь. Я ничего им плохого не делал. Neuztraucos. Neko sliktu neesmu darījis. Gluži otrādi būs ļoti jautri.